Parunāsim nedaudz par ego. Ego. Kas nu kuram? Pastāstīšu aptuveni, kā es viņu redzu, kā tas palīdz man viņu ieraudzīt un izprast. Definīcijas pirms manējā maziņā viena no viņām. Ego, ilūzija, doma, ko tu domā, kas tu esi. Ilūzija, ko tu domā, kas tu esi. Tu radi ilūziju no domas par to, kas tu esi. Tā, sāksim ar nelielu skicīti. Pieņemsim. Viens cilvēks saka tev, tu esi sarkans. Sarkans. Kuku. Tātad piemērs, skicīte. Cilvēks saka, tu esi sarkans. Sarkans. Nu un vēl viens cilvēks saka, tev esi sarkans. Tu esi sarkans. Sarkans. Nu un ko liek nedomā. 100 cilvēki tev teikuši, ka tu esi sarkans. Jo cik cilvēki daudz. 200 cilvēki pasaka, ka tu esi sarkans. Tas varbūt tur kaut kas ir. Sāc meklēt Googlē. Sarkans, ko nozīmē būt sarkanam, sarkans cilvēks. Tu lasi, interesējies, kamēr to dari paralēli vēl 100 tev pakuši. Nu jau 300 cilvēki tev teikuši, ka tu esi sarkans. Tu esi izlasījis, 300 cilvēki teikuši. Tad tur esi izlasījis visādas fišas un tā, un tad tur sarkans cilvēks ir skrisis sarkana apauskapī. Tas man ir, blablā. Tad tu esi pieņēmis, ka tu esi sarkans cilvēks. 301. atnāk un saka, tu esi zaļš. Uzreiz, nē, es esmu sarkans, man 300 cilvēki teikuši sarkans, man ir checklists, es pārbaudīju, izlasīju, es esmu sarkans, kāds zaļš. Un tur jau tu sāc aizstāvēt ilūziju, kur rādās un tā, sāk kāds ir tev stāstīt to. No dzīves piemērs. Jaunībā, ka man bija 16, 17, neatceros kādu tieši, man bija jau pieejams internets. Sāku interesēties par horoskopu, tieši par personības horoskopu. Un tur es izlasīju, un tam interesanti. Un tad man sanāca, ka pāris reizes gadā es palasīju, painteresējos. Uz kaut kādiem 4 gadiem, teiksim. Un es lasīju, un es piefiksēju, kā atbilstība ir palielinājusies. Sākumā, tikko sāku lasīt, bija 50–60% atbilstība, tā jau ir 80–90%. Un tad es piefiksēju, ka pats sev saprogrammēju pēc tā, kas tur ir rakstīts. Un nu tā es izsecināju, ja es to varu izdarīt tā, tad es varu arī atmest liekās. Tik tos negatīvos, kas man nepatīk. Un tad es esmu uztaisījis asociāciju, ka es esmu tas. Es esmu skorpions. Un tad es uztaisījis asociāciju ar to, ka es esmu skorpions, radījis ilūziju par to, kas es esmu. Jo tur ir tā un tā rakstīts, un tas man atbilst. Ja kāds man tā atnāks un teiks, ka nē, tu neesi skorpions. Es nē, es esmu skorpions, es esmu piedzimis tajā datumā, bla. Tad viņš man parādīs, tur ir fiška, ka ir horoskopā 13 zodiaki. Un tad sanāk, tu esi nobīdījies, un tu esi tajā otrā. Un tad tu lasi, un tev īsti nav atbilstība. Man nav atbilstība tam otrajam, jo es ieprogrammēju jau būt skorpions. Un es nevaru būt strelnieks, piemēram, tagad. Es jau esmu skorpions sev ieprogrammējis. Līdz ar to atbilstība, tur joprojām ir atbilstība, bet ne tik liela. Tā sanāk, ka es izvēlos būt skorpions. Es neesmu skorpions. Es izvēlos būt. Ilūzija par to, kas es esmu, nāk no dažādām definīcijām. Esmu vīrietis, esmu sieviete, mamma, tētis, bērns, šofers, bla, profesors, inženieris.
dažādas lietas, un katrai tai lietai ir definīcija par to, kas viņi ir. Un savāķot visu kopā, tev rodas stipra ilūzija par to, kas tu esi. Un tad, lai kāds viņus sagrautu, vajag vienlaicīgi visus tos jaukt ārā. Jo, ja es pats, tu neesi tētis, tad, labi, tas viens varbūt atkrīt, bet ir vēl pārējās, kas notur tavu ilūziju. Piemēram, sievietei ir ilūzija par to, ka viņa ir sieviete. Paprasti viņai, kāpēc tu domā, ka tu esi sieviete? Jo man ir gar mati. Ar matmašīnu virsū, tev ir īsti mati, joprojām tu esi sieviete. Ja tev ir definīcija tikai par to, ka sieviete ir cilvēks ar gariem matiem, tad automātiski tu nogriez mats, kas tad tu esi. Vai vēl labāks piemērs, ja tu esi vīrs, ģimenes galva, apgādnieks, tad viņiem bieži tas nozīmē to pašu, ka tu apgādā, tas nozīmē, ka tu pelni. Bet ja sieviete pelna vairāk, un tad viņiem rodās konflikts, jo pēc viņa definīcijas ģimenes galva ir tas, kas apgādā, viņš automātiski tāda pelna vairāk. Bet ja sieva sāk pelnīt vairāk, kas tad es esmu? Vai es esmu ģimenes galva, vai es neesmu ģimenes galva? Un tur rodas iekšējie tie konflikti. Jo ilūzija par to, kas viņš domā, ka viņš ir, sāka sabrukt. Redz, beigās tas nonāk tikai pie tā, ka viņam ir definīcija par to, ka viņš vīrietis nozīmē to un to un to. Izmaina definīciju un izmainās rezultāts. Izmainās ilūzija. Jo tu, ja es piemēram paņemu, man ir definīcija, ka ja es spēru soli 1, 2, sāk iet, tad es pārvietojos pāri zemei. Bet ja es izmainu definīciju, ka kad es spēru soļus, tad zem pārvietojas zem manis, uzreiz ir cita pieredze. Uzreiz pieredzu pasauli savādāk, jo es stāvu uz vietas, zem ir tā, kas kustās. Uzreiz cita definīcija, cita pieredze. Ko es vēl gribēju pieminēt? Definīcijas. Viss ir definīcijās iekšā. Savu definīcijām tu rada ilūziju par to, kas tu esi. Pagaidām laikam pietiks. Beigsim ar to, ka tu neesi cilvēks. Tu izvēlies būt cilvēks. Tur ir atšķirība.